Sveiciens jau gada pēdējā mēnesī. Pēdējā gada laikā es jūtu, ka es esmu mainījusies un arī laikmets ir mainījies. Aizvien skaidrāk es sāku sajust, ka man nav vairs 20, ka laiks man priekšā vairs nav bezgalīgs. Šogad pārāk bieži es pieķēru sevi pie domas, ka man negribas dejot. Un šīs domas man galīgi nemaz nepatika. Bija sajūta, ka kaut ko svarīgu no sevis es zaudēju. Kur pazuda mani spārni, lai paceltos debesīs augstāk un augstāk? Kad Dievs izdzer cilvēka jautājumu, tad viņš parasti mēģina arī atbildēt. Kādā dienā Todors man paziņoja, ka mani gaida kāds pārsteigums. Kāds tieši pārsteigums Todors man neteica līdz pēdējam brīdim. Kad sapratu, ka esmu ieradusies uz Riverdance šovu, mans prieks uzskrēja līdz debesīm.